Tu esi cilvēks, tev ir jāsapņo. Tu esi cilvēks, tev ir jālīdo. Īpaši tagad, kad tik daudz darba un maz laika. Uz Ziemassvētkiem jāiet kājām pa skaistu baltu ceļu, kurš ved uz gaismu, nebeidzamu gaismu. Cienījamie skolotāji, skolēni un skolas darbinieki. Straujiem soļiem tuvojas Ziemassvētku un jaunā gada svinību dienās. Kārtējais gads tuvojas noslēgumā. Gads, kurš mums visiem ir bijis grūts un satraukuma pilns. Uz pandēmijas radīta atmosfēras fona, kuru pārdzīvo visa pasaule un mūsu valsts, šis gads mums nesis nopietnas pārmaiņas, kuras mēs esam noslēguši savu Rīgas pēc 3. vidusskolas un Rīgas 61. vidusskolas vēsturisko ceļu un uzsakuši jauno Rīgas Arkādes vidusskolas ceļu. Esmu pārliecināta, ka šis ceļš ir un būs panākumu un sasniegumu pilns. Spēcīgs, radošs pedagoģiskais kolektīvs, atbildīgs tehniskais personāls un, protams, talantīgi un centīgi skolēni, tas ir mūsu bagātīgais resurss, ar kuru mēs ejam jaunajā gadā. Dargie Rīgas Arkādes vidusskolas skolēni, vēlu jums būt veseliem, vienmēr tiekties pēc zināšanām, tāpēc, ka bez zināšanām un sasniegumiem mācības ir ļoti grūti veidot cienīgu un veiksmīgu dzīvi. Un mēs ar visiem skolotājiem lepojamies ar tiem skolēniem, kuri pirmo pusgadu pabeidz ar labiem un teicamiem rezultātiem. Tas ir jūsu ieguldījums mūsu skolas tēlā, un mēs esam pārliecināti, ka leposimies ar vēl lielāku labinieku un teicamnieku skaitu nākotnē. Tiekšanās pēc sasniegumiem ir veiksmes ķīla. Pateicos vietniekiem un pedagogiem, tehniskajam personālam par darbu un sapratni, par visa jauna pieņemšanu un vēlmi turpināt ceļu kopā. Gribu novēlēt jums un jūsu tuvajiem stipru veselību, mieru ģimenēs, siltumu un harmoniju. Vēlu, lai jūs pēc iespējas biežāk justos laimīgi no vienkāršām un ikdienišķām lietām, justu gandarījumu no tā, ko jūs darāt, no tā, ka esat vajadzīgi un tiekat novērtēti. Varu apgalvot, ka jūs tiekat novērtēti. Dargie draugi, lai bēdas iet mums garām, lai silti, sirsnīgi un mīļi Ziemassvētki un prieka pilns un dasns jaunais gads.